Šodienas sauklis, pulcēšanās sauklis diezgan interesants. Sports Cernikaviešu veselības un attīstības garants. Jā, veselība un attīstība. Tā pirmajā meklī liekas, varbūt ir jēdzieni un tā ļoti tuvu nestāv. Patiesībā sakot, šodien mēs noskaidrosim, ka viņi ir pilnīgi blakus un viens no otra nav atraujami. Un man prieks redzēt tik daudz, tā papētītos vārdus, gan vertikālās saiknes, gan horizontālās. Un daži ir arī pa diagonāli, ja? Un tā ir tā saruna, kā efektīgāk kopīgi darboties visiem. Jo katrs atsevišķi, varbūt tu esi ļoti spēcīgs, bet tas efekts arī, ja tu dari kopā. Jums katram uz logas ir rezolūcijas, es tā teiktu. Te ir nosaukt viņus tādu melnrakstu, kurš tiks pielāgots ar jūsu palīdzību šovakar, šeit un tagad. Un pirms mēs sākam runāt, es gribētu jums stādīt priekšā atrādīt rezolūcijas tos 4 stūrakmeņus. Un kā pirmais, Roberts Raimonds, Cernikavas sporta centra vadītājs. Vēl redakcijas komisijā ir Ieva Kozlovska, Cernikavas sporta pasākuma organizatore. Aigars Bārens, Cernikavas riteņbraušanas sekcijas vadītājs, to mēs apskatīsim nedaudz vēlāk, bet viņš labi zina, kā viņš izskatās. Bet viņš arī iekšētas zinē nedaudz, viņš laikam mīt, tāpēc būs nedaudz vēlāk. Un Andres Vītols, veidot sacensību organizātors, un kas ir svarīgi, daudzu sporta objektu arhitekts. Arī par to mēs runāsim. Te ir daudz kungu, bet man liekas, ka šis brīdis ir tas, ka jāieciniek gaisa dāma jūs priekšā. Laipni lūdzu Cernikavas novada domas priekšsēdētāja Daivija Bērvica. Labdien visi! Es tiešām priecājos, ka jūs tik uplā skaitā apmeklējuši šo pasākumu, un mēs patiešām saprotam, kā ir karsts, un ka šajā brīdī arī vēl daudzi strādā, un tāpēc vēl jau vairāk arī es novērtēju, paldies, ka atradāt laiku un atbraucāt, jo mums tas tiešām ir ļoti svarīgi. Doma par šo te konferenci radās, jāsaka, varbūt nepavisam spontāni, bet tomēr radās, jo nav labākas diskusiju formas, kā tikties klātienē un izrunāt tās lietas, par kurām mēs varbūt esam ikdienā runājuši, bet kuras tomēr ir katram drusciņā citādi izpratni. Un tāpēc radās doma rīkot šo te konferenci, jo Cernikavas novada doma ir burtiski nesen apstiprinājusi mūsu novada ilgtermiņa stratēģiju. Un šobrīd procesā mums ir novada attīstības programma. Un novada attīstības programma 7 gadiem jau paredz to, ka mēs liekam iekšā tuvākas prioritātes, kuras, kad mēs šajos 7 gados arī paredzēsim īstenot. Tā kā savā laikā ar sportu mēs esam tagad drusciņi ieskrējušies, tad saprotam, ka beidzot visu nevar aptvert, kad ir jāsastruktūrē mums pašiem savus darbs, jāsastruktūrē prioritātes, jāsaliek lietas, kuras mēs esam gatavi atbalstīt un kādā veidā virzīties. Jāsaka, ka šiem gadiem varbūt dažas lietas pieskaršos, kas tad mūsu novadā ir izmainījies, un arī mēs esam bijuši tie, kas vienmēr ir skatījušies ne tikai no novada sporta attīstības dzīves, bet skatījušies arī, lai tas sasauktos ar valsts attīstības stratēģiju, ar valsts plānošanas dokumentiem, to pašu mūsu daudz pieminēto nacionālo attīstības plānu, sporta pamatnostādēm un tā tālāk. Diemžēl ne visas mūsu idejas tālāk ir iestrādātas šajos dokumentos. Dažreiz man liekas, ka mēs esam tā kā celmlauži, bet Cernikavas novads ir ļoti piemērots sportošanai, un tāpēc mums ir svarīgi, lai mēs visi kopā varbūt šeit, domājot par Cernikavas novada rezolūciju, ko likt iekšā, paskatītos arī uz vispār valsts stratēģiju sporta jomā, un lai mēs šīs idejas, gan Roberts, gan es, gan visi tie, kas jau tālāk citā līmenī,
arī varētu aiznest tālāk, jo būtībā mēs nevaram skatīt vienu novadu atrauti no vispār visas valsts attīstības. Kas ir noticis par šiem gadiem? Par šiem gadiem Dzarnikavas novadā ir tapušas 11 sekcijas, kuras veiksmīgi darbojas, un galvenā veiksmes atslēga, protams, ir cilvēki, treneri. Ja ir ļoti labi treneri, tad ir labi rezultāti, un tad mums ir prieks par to, kas ir sasniegts. Un mēs redzam, ka mūsu sporta sekcijās ļoti daudz ir labu sasniegumu. Es neminēšu te vairs katru atsevišķi, bet tas ir noticis. Par šiem gadiem mēs esam atguvuši stadionu, un šobrīd mēs esam izvēles priekšā, ko darīt tālāk un kā viņu attīstīt. Jo kādu laiku atpakaļ šis stadions, protams, bija privāti īpašnieku rokās, un mēs redzam, ka sporta būves ir grūti privātam uzturēt, jo viņas nav pēļņu nesošas, un ja mēs gribam padarīt sporta objektus pieejamus visiem, lai tur būtu gan veselīgs dzīvesveids, gan arī profesionāls sports, bez kā mēs arī tomēr nevaram izteikt, tad tas ir, protams, atkal cita lieta stratēģija. Pa šo laiku Dzarnikavas novads ir pirmais Latvijā, kas ir pārņēmis pilnīgi visus publiskos ūdeņus, un tas nozīmē, ka visa veida sportošana un arī attīstība uz ūdens, uz publiskiem ūdeņiem, arī ir mūsu pārziņā, par ko arī mums jādomā ilgtermiņā. Šeit ir Vītola kungs, kurš rīkoja Vītola regati fantastisku, un mums patiesībā nav nekāda apstākļu, lai mēs tālāk, teiksim, šo te jomu šobrīd attīstīt, tāpēc arī tā ir lieta, kas mums ir jāpaskatās. Ir ļoti daudz lietas, kuras mēs jau esam iezīmējuši. Mēs esam iezīmējuši arī jaunu trasi, jo mēs zinām, ka Pīļuvas dabas parkā mums ir vesela virkne aizliegumu, mums ir apsaimniekošanas noteikums, kas mums paredz virkni ierobežojumu. Bet tāpat laikā mēs mēģinām tomēr šo te Pīļuvas dabas parku padarīt arī cilvēkiem pieejamu. Tieši šobrīd notiek projektēšana veloceliņam, diemžēl mums bišķiņi iekavējies tas viss. Tiek gatavots, tā kā mums ir piemērot ietekmes uz vidi novērtēšana, tad šobrīd tas viss ir procesā, un droši vien, kad rudenī būs ietekmes uz vidi novērtējums publiska apspriešana, bet tas arī pavērs jaunas iespējas gan turismam, gan sportam, gan velosportam, gan slēpošanai un daudzām citām aktivitātēm. Tātad arī jāsaprot, kā tas viss tālāk attīstīsies un kāds viss būs. Mūsu stratēģija nav mainījusies to, ka sports mūsu novadā ir viena no lielākām prioritātēm. Tas ir neapšaubām, arī ejot uz priekšu un domājot par to, kā attīstīt. Ir skaidrs, ka katrā ciematā mēs jau šobrīd veidojam savu sporta laukumu. Visur mums tas vēl nav izdevies, bet tā ir tas mūsu redzējums, lai būtu kaut vai no elementārām lietām, kaut vai katrā ciematā futbola laukums un bērni var dzenāt bumbu, un viņiem nav jādomā par to, lai tikai sēdētu pie kompjuteriem. Nu tā, es varbūt negribu te ļoti daudz, tās ir tādas varbūt galvenās lietas, ko mēs esam iezīmējuši. Vēl es noteikti gribētu arī no jums dzirdēt jūsu viedokli par to, kurā virzienā iet vai kas varētu būt tās būtiskākās lietas, jo tas mums palīdzētu arī mūsu dokumentu tālākā izstrādē. Es neteikšu tās frāzes, kuras jau visi esat dzirdējuši, kuras parasti saka pirms vēlēšanām, bet dažas lietas tomēr gribu pieminēt. Ar Robertu mēs pārskatījām šobrīd iesniegtos vēlēšanu programmas, ko es tur redzu. Mēs ar Robertu secinājām vienā programmā viens netieši teikums par sportu. Jāsaka, tas ir vairāk kā nožēlojami. Mēs esam teikuši, ka cilvēks mums ir pirmajā vietā, un tāpat laikā mēs neko nedaram, lai bērni jau no mazotnes faktiski attīstītos. Es gan programmas izlasīju arī citas starpā, lai saprastu, kura partija sola tieši pašvaldībām. Ir bēdīgi, tā ir tā skarbā realitāte, bet tad, kad diskusijas mums visi solīs zelta kalnus. Bet kaut kā tajās programmās sports vispār ir pazudis. Gan sporta būves, gan vispār veselīgs dzīvesveids, gan to, ka mums ir bērni mūsu nākotni. Mēs runājam ļoti daudz par izglītības
iestādēm un esam gatavi slēgt vienīgo izglītības iestādi, kura apmāca profesionāls sportistus, ar kuriem lepojas visi Latvijā, kā Mūrjāņu sporta skolu. Nu, godīgi sakot, un nedot naudu un nīkuļot, droši vien būtu pašvaldība, kurā ir tāda Mūrjāņu sporta skola, droši vien domāt par to, ka arī pašvaldībai ir jāliek kaut kas lietā. Nu, lūk, tās ir lietas, kuras mēs varbūt šodien varētu iesākt runāt, ir sagatavot vairākas prezentācijas, arī tad došu vārdu tālāk Bekman kungam, un paldies par uzmanību pagaidām. Jā, būs vairākas prezentācijas, bet kopumā es gribētu konferences sarunas kārtību atrunāt uzreiz, lai mēs tiešām šo sarunu pabeigtu 6. augustā šogad. Mums ir vismaz 15 plānot runātāji, tāpēc lūgums būtu pēc katra runātāja, ja ir jautājumi, neizvērst vairāk. Es uzstādu limītu 3 jautājumu, jo pēc viņiem mums būs debašu laiks, tad mēs varam atgriezties pie šīm sarunām. Lai nav tā, ka mēs nokursējam pie kāda viena. Nu, tad sākam ar galveno lokomotīvu.